Čau, čau visiem! Šeit Aleksandra un sveiciens no manas virtuves Meksikā. Šodien mēs gatavosim ar jums kopā kaut ko ļoti, ļoti gardu. Es tiešām no sirds gribu padalīties ar vienu no manām mīļākajām receptēm. Un mans draugs, viņš burtiski lūdzas katru nedēļu, lai es viņam uztaisu uz nedēļu jaunu porciju ar šiem saldumiem, ar kuriem viņš mielojās nedēļas laikā. Un tās ir veselīgās un garšīgās enerģijas bumbiņas. Pirms mēs ejam iekšā specifiskā receptē, ko es gatavošu šodien, es gribu nedaudz pavērt vaļā jūsu prātu un dot jums iedvesmu un iedrošinājumu jūsu personīgiem eksperimentiem virtuvē. Jo ko es gribu, lai jūs saprotat, un to varbūt to dziļo domu, ko es jums gribu nodot, ir to, ka cik ļoti dzīvīgi, laimīgi, priecīgi mēs esam savā dzīvē un par savu dzīvi, ir burtiski no tā, kādu degvielu mēs liekam sevi iekšā. Tāpēc mūsu ēdiens, tie ir mūsu vitamīni, tie ir mūsu lādiņi, kas mūs uzlādē un padara mūs priecīgus, dzīves priecīgus, laimīgus, skaistus, slaidus, enerģiskus, gudrus un spēcīgus. Tāpēc es gribu pavērt vaļā jūsu prātu un skatīties uz ēdienu kā uz jūsu atslēgu, uz jūsu laimīgo dzīvi. Tāpēc, jo dabiskāk mēs ēdīsim, jo veselīgāki, slaidīgāki, enerģētiskāki mēs būsim. Tāpēc es esmu sagatavojusi šim video vairākas opcijas, ko es jums gribu uzskaitīt, bet kas mums ir vajadzīgs kā tāda mazā teorijas daļa enerģijas bumbiņām. Mums ir vajadzīgs kaut kas, kas to bumbiņu saturēs kopā. Un manā gadījumā es izmantošu dateles. Var izmantot vairāk dateles un tikai dateles, vai var jaukt, pieņemsim, dateles kopā ar medu vai agaves sīrupu papildus saldumam, jo tieši šis likvids, viņš strādās kā līme. Ja mēs izmantojam veselu augli dateli, mums būs vajadzīgs nedaudz vairāk tās līmītes. Tad mums ir vajadzīgs kaut ko salīmēt kopā, vai ne? Un tur mēs varam būt tik kreatīvi, cik mēs vēlamies, ņemot vērā arī to un zinot mūsu analīzes, ko patiesībā mums varbūt vajadzētu vairāk organismā. Pieņemsim, ja mēs gribam ataudzēt mūsu matus, un jūs nevarat iedomāties, cik pēdējo 4 mēnešu laikā, cik es esmu jau ataudzējusi savus matus, un tas viss pateicoties ēdienam. Tāpēc, ka nevis es gāju uz veikalu un pirku sev vitamīnus matiem vai ādai, bet es vienkārši savā uzturā sāku izmantot tos produktus ar tām vajadzīgām vielām, kas man palīdzēs sasniegt manu mērķi vai aizpildīt uz doto mirkli to deficītu, kas ir manā organismā. Jo to, ko mēs barojam, tas arī aug. Ja mums ir pazemināts līmenis kaut kādiem vitamīniem, bez šaubām, jūs varat turpināt ēst, kā jūs gribat, bet vienkārši uz kādu laiku aiziet un aizpildīt to vitamīnu ar tableti. Bet ja jūs nemainat savu uzturu, tas deficīts, viņš turpinās tur būt, respektīvi jūs uzliekat sev plāksteri, bet jūs neizmainat to iemeslu, kāpēc tā problēma jums organismā rodas. Man ir cits video, kur es stāstu par parazītiem, baktērijām, sēnītēm, kas mūsos dzīvo, kas var baroties un ēst no jūsu organisma, un tādējādi jūs varbūt nesaņemat visu to labumu, ko jūs ēdat. Bet citādi, ja jūsu organisms ir pilnīgi veselīgs, jums nav nekādas problēmas, tad, respektīvi, jebkādu vitamīnu vietā jūs varat lietot uzturu. Tāpēc pie mūsu lipīgajām sastāvdaļām, balstoties no jūsu mērķa, jūs varat izmantot ķirbju sēkliņas, jūs varat izmantot mandeles, kā es darīšu šodien. Jūs varat izmantot veselu coconut vai shredded coconut, jebkurā veidā. Tie var būt kokosu milti, tie var būt kokosa skaidiņas, jūs varat izmantot puķsēkliņas, jūs varat, pieņemsim,
Man ir viens piemērs, ja jums vajag uzlabot kaut kādu specifisku sfēru jūsu dzīvē, tā var būt spirulīna, chlorēla, maka, ašvaganda, jebkurš cits superfoods, ko jūs pieliekat klāt savām končiņām. Un tāpēc sanāk, ka jūs ēdat končiņu, bet patiesībā jūs sevi piepildat ar to, kas varbūt jūsu organismā trūkst, vai ja jūs ejat tiešām kaut kādam stresa periodam cauri, kad jums ir augsts kortizols, jūs varat likt klāt ašvagandas pulveri vai kaut ko citu. Tāpēc es jūs vienkārši gribēju iedrošināt, būt kreatīviem un izmantot šo iespēju barot sevi ar visiem vitamīniem, nevis iet uz veikalu un pirkt kaut ko, kas dara jums tikai pāri. Tāpēc savā receptē šodien es izmantošu mandeles, es izmantošu dateles, es izmantošu kokosu skaidiņas un manam draugam ļoti, ļoti patīk, kad es klāt pielieku medu. Es personīgi medu neliktu klāt, jo man tas būtu pasaldu, bet viņam patīk. Un nākamais mūsu galvenais šodienas instruments būs šāds te grinders. Es viņu Meksikā nopirku par $40, tāpēc es ticu, ka Eiropā tā summa būs ļoti, ļoti līdzīga un viņš strādās ļoti efektīvi un labi kā šis te. Un tālāk viss ir tiešām ļoti, ļoti vienkārši. Es lieku klāt iekšā tur savas mandeles. Es lieku klāt tur iekšā dateles. Un dateles jau ir bez kauliņiem. Un ko es jums gribu pateikt? Pirms tam es visus savus riekstus un dateles es mazgāju un izžāvēju. Jo mūsu rieksti un dateles, tad, kad viņus fasē, tas viss notiek rūpnīcās, kur ir ļoti daudz putekļi un vis kaut kādi mikroorganismi, atkal baktērijas. Un kā jebkuru ēdienu, pirms es viņu uzņemu, es nodrošinu, ka viņš ir tīrs, attīrīts. Tālāk es lieku klāt kokosa skaidiņas, un šīs es arī nežēloju. Un tad es attaisu savu medutiņu, un es uztaisu tādu medus aplīti. Tad es šo lieku šādi klāt. Un mūsu finiša taisne. Kas mums būs nepieciešams tai? Mums būs nepieciešams konteinerītis, kur jūs liksiet gatavās končiņas iekšā. Un noslēpumainā sastāvdaļa ir organiskais kakao pulverītis. Mēs šo kakao pulverīti iebaram bļodiņā un tālāk. Jums būs jāizlemj, cik mazas vai lielas bumbiņas jūs gribat. Es savā gadījumā ņemšu nedaudz mazāk pašas masas, jo kas ir ļoti, ļoti garšīgi. Mēs paņemam šo masu, šādi te rociņās, un mēs iekšā ieliekam jūsu mīļāko riekstiņu. Manā gadījumā tā ir mandelīte. Es mandeli ielieku iekšā, tad es visu šādi ļoti elementāri aiztaisu ar savām rociņām, un tad es šo masu paņemu un starp savām rociņām šādi te ar apļveida kustībām rotēju. Un man sanāk ļoti maiga, izteiksmīga, bez nekādiem grumbulīšiem bumbiņa. Hops! Un tad es ņemu kakao pulverīti, apvīļāju šo bumbiņu kakao pulverītī. Un pirms es viņu ņemu ārā, es nobirdinu lieko kakao pulverīti, lai tā pati končiņa, tad, kad jūs viņu ēdīsiet, pēc tam ņemot rokās, viņa nebirst un nesmērē jūsu drēbes. Nu, lūk, šāda te garšīga, fantastiska bumbiņa sanāk. Es esmu pabeigusi apvīļāt savas bumbiņas kakao pulverīti un vienkārši apskatīties uz šo debišķīgumu. Tāpēc, ko es jums gribu pateikt? Ēst konfektes vajag. Konfektes var būt veselīgas un konfektes var būt pilnas ar dzīvību, prieku un laimi. Tāpēc es jums novēlu veselīgu, pilnvērtīgu, sabalansētu un laimes pilnu dzīvi un šādu desertu jūsu mājās. Un vēl ko gribu piebilst, šādas konfektes vislabāk būs uzglabāt jūsu leduskapī, jo šādā formā viņas leduskapī var stāvēt līdz pat 2 nedēļām.
Tāpēc novēlu jums veselīgu, garšīgu, laimes un dzīves prieka pilnu dzīvi un atlikušo dienu. Čau, čau!